Uztraukums vai pārliecība, kas pirms spēles bija vairāk? Es teiktu, tāds patīkams uztraukums, azarts, jo šī bija principiāla spēle, kurš turpinās bez zaudējumiem. Un vienmēr ir patīkami spēlēt pret stipru pretinieku, kur tu nezini, kāds būs iznākums un ar kuru ir jācīnās un jāparāda savu labākā spēle. Tallinas komanda attaisnoja stipras komandas status? Es domāju, ka tas varbūt šorīt tas rezultāts neparāda to, cik viņas ir spējīgas. Viņas tiešām ir laba komanda, viņas spēlē agresīvāk, fiziskāk varbūt kā pagājušo gadu. Un domāju, ka būs arī turpmāk, viņas būs labs pretinieks, kuru varbūt šajā spēlē mēs uzvarējām ar +30, bet tas nenozīmē, ka nākamās spēles būs tādas pašas. Jā. Tev pašai otrajā ceturtdaļā 15 punkti pēc kārtas. Tās bija spēles sajūtas vai arī treneru uzdevums? Droši vien arī skaļi neizteikts treneru uzdevums, bet es pats sajūtu, ka varbūt spēles iesākums nebija tas veiksmīgākais mans un mazliet, sadusmojos visu un jūtu, ka kaut kas ir jādara, ka ir jāuzņemās un jāpalīdz komandai veikt tas izrāviens, lai tā spēle būtu mazliet vieglāka. Tās bija spēles sākuma dusmas? Jā, varētu tā teikt. Jā. Par komandu kopumā jaunās meitenes kā iekļaujušās? Es domāju, ka ar katru spēli, katru treniņu viņas iekļaujās arvien labāk, pazūd varbūt kaut kāda sākuma uztraukums, bailes, un mēs viņām palīdzam iejusties labāk un arī uztvert visu, ko treneris māca un saka, kāds ir treneru prasības. Es domāju, ka viņām tas ļoti labi izdodas. Viņas arī progresē ar to. Jā, ja nekļūdos, arī pie trenera Nedribu arī spēlēja TTT juniorēs savu laiku. Jā, ir diezgan zināms un pazīstams treneris, tā kā es zinu, ko viņš prasa, kāds ir viņa prasības. Un tādā ziņā man varbūt ir vieglāk un es varu vairāk palīdzēt jaunajām meitenēm un tās, kas varbūt pie viņa nespēlēja tik ilgi. Baiba Eglīte teica, pirms spēles bijis patīkams satraukums. Kā bija trenerim? Jā, pilnīgi atbildi tāda paša kā spēlētājām. Bija patīkams satraukums. Es gan vienmēr mazliet nervozēju pirms jebkuras spēles ar jebkuru pretinieku, jo gribās izdarīt daudz labas lietas. Līdz ar to tas adrenalīns ir pats, bet tas ir nepieciešams. Es arī ģērbtuvēs teicu visiem, vajag uzvilkties, lai visi būtu gatavs pirmajā spēlē. Bez adrenalīna tas ir vienaldzība. Tā kā pozitīvās devās tas ir vajadzīgs. Šoreiz var teikt, ka spēle tika atrisināta pirmajā puslaikā. Protams, pēc rezultāta tas arī tika atrisināts pirmā puslaikā. Un šajā dotajā brīdī, kad mums daudz no rotācijas spēlētājiem bija vairāk, tur Mēnesis, Kitija Laks ārā un vēl Andi ir ārā un Rūta, Laura Puriņa arī nestartēja. Jaunās piedalās skolas spēlēs, tad 7 cilvēku rotācija izdevās uzspiest savu agresīvu un ātru spēli, kas atnes rezultātu. Un tad mazliet gan nogrumpēts, gan arī rotējot, un netik labi spēlētāji ir gatavi šādām mačām pārējai, jo viņas ilgstoši nav spēlējuši. Līdz ar to rezultātu pieaugums vairs nebija tik strauji. Bet epizodes bija pietiekoši daudz, arī pārējās varēja nest savu pienesumu. Šoreiz nebija, bet tas noteikti uz priekšdienām dos stimulu, kad atkal tiks vilkts apritē iekšā un viss būs gatavs strādāt. Baiba savulaik spēlēja jau TTT juniorēs, un šodien, var teikt, labākā spēle, viena no labākajām TTT sastāvā. Jā, viņa spēlēja man 16 gados kopā ar Anetu Steinbergu. Viņas nospēlēja Latvijas finālu un nāca reiz spēlēt pret Avances lielo Latvijas finālu. Bija A grupas un lielais, un nebija slikti. Bet šodien viņa parādījusi, kad ir jaunā pakāpe ar uzņemšanos. Ar to vislielākā cīņa bija, kad viņai nav jāskatās, ka ir vēl kāda platā mugura, ka viņai pašai pietiekoši spēcīgs spēlētājs, kas uzņemties atbildību. Viņa lēnām iet, vēl tas nav līdz galam izdarīts no manas puses. Man tas ir jāvirz, viņai jāuzņemās, bet viena no balstiem viņa noteikti ir. Treneris gaida vēl kādu spēlētāju uzņemšanos, vai šobrīd jau pietiekami daudz viņi ir? Pietiekoši daudz katrā spēlē. Iepriekš spēlēja Ieva Krastiņa, Kate Krēsliņā, šodien arī Kulīte labi produktīvi nospēlēja. Es zinu, kad arī Laksa nāks atpakaļ spēlēs, un tā es pagājušajā spēlē Anna Buša, redzējāt paši, kā nospēlēja Baltijas līgā. Līdz ar to tās sīkās nianses, kas katrā spēlē kādu spēlētāju atver vai taisno otrādi sanikno un liek vairāk strādāt, tas ir mans uzdevums, man tam jāsako, un es esmu priecīgs, ka varu pēc iespējas vairāk cilvēks rotāciju iesaistīt.